Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Izraēlas armija sākusi operācijas pret šītu kaujinieku grupējumu Hizbollah Libānas dienvidrietumos. Tādā veidā sauszemes operācijas gar Libānas piekrasti vēršas plašumā. Izraēlas armijas Telegram kanālā pavēstīts, ka 146. divīzija sākusi ierobežotas, lokalizētas, mērķtiecīgas operatīvās darbības pret Hizbollah mērķiem un infrastruktūru Libānas dienvidrietumos. Armija gan neatklāja, cik karavīru iesūtījusi Libānā, bet laikraksts Times of Israel lēš, ka to skaits visticamāk pārsniedz 15,000. Iepriekš 146. divīzija darbojās Gazas joslā un okupētajā Rietumkrastā. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta kandidāte Kamala Harrise vakar intervijā paziņoja, ka ievēlēšanas gadījumā ar Vladimiru Putinu miera sarunās netiksies, ja tajās nebūs pārstāvēta Ukraina. Ukrainai ir jābūt teikšanai par Ukrainas nākotni, ASV viceprezidente sacīja telekanāla CBS programmai 60 minūtes. ASV prezidenta Joe Bidena administrācija iepriekš bija noraidījusi jebkādas sarunas ar Putinu. Harrise arī vēlreiz kritizēja prezidenta kandidāta Donalda Trumpa politiku attiecībā uz Ukrainu, nosaucot to par padošanos Krievijas pilna apjoma iebrukumam 2022. gada februārī. Latvijas valdība šodien atbalstīja Finanšu ministrijas virzītos grozījumus pievienotās vērtības nodokļa likumā. Rezultātā arī turpmāk svaigiem augļiem, ogām un dārziņiem paredzēts piemērot samazinātu 12% pievienotās vērtības nodokļa likmi. Uz valsts budžetu šis pasākums atstās negatīvu ietekmi. Nākamajā gadā tie būs 17,1 miljonus eiro, 2026. gadā 19,1 miljonus eiro, 2027. gadā 23,4 miljoni un 2028. 24 miljoni eiro. Ņemot vērā, ka PVN samazinātās likmes ieviešana ir atkāpe no vispārējās PVN sistēmas un to, ka piemērojot PVN samazināto likmi 12% apmērā svaigo augļu, ogu un dārziņu piegādēm jātiecas sniegt labumu gala patērētājiem, padarot šos produktus pieejamākus iedzīvotājiem, tad nepieciešams izvērtēt attiecīgas normas efektivitāti. Tā likumprojekta anotācijā skaidro Finanšu ministrija. No nākamā gada paredzēts palielināt visas transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa likmes par 10%. To paredz valdības šodien atbalstītie Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumā. Likumprojekts paredz no 2027. gada palielināt uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļa likmes par vēl 10%. Tāpat paredzēts noteikt transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa samaksas termiņu kalendārajam gadam sekojošā gada 31. janvārī. Nelegālo imigrantu aizturēšanas operācijas dēļ šodien daļēji bloķēts ceļš Aizkraukles novada Staburaga pagastā. Valsts policija sadarbībā ar valsts robežsardzi šorīt spraigā operācijā, izsludinot speciālo plānu Slazdi, veica nepārtrauktu vajāšanu no Baltkrievijas Latvijas valsts robežas. Rezultātā aizturēti vairāki 10 nelegālo imigrantu un to pārvadātāji, kuri izmantoja transporta līdzekli ar policijas identitātes krāsojumu. Staburaga pagastā uz autoceļa Aizkraukla Jēkabpils 17. kilometrā bija daļēji bloķēta satiksme. Akciju sabiedrība Latvijas valsts ceļi ziņoja, ka šajā vietā pēc satiksmes negadījuma satiksme notika pa vienu braukšanas joslu. Policija kopā ar robežsardzi turpina darbu. Tiek meklēts pārvadātājs vīrietis ap 180 cm garš ar gaišu ādas krāsu un gaišiem matiem, kā arī tumšu apģērbu. Iedzīvotāji tiek aicināti ziņot par aizdomīgām personām, zvanot uz 112. Redzot aizdomīgas personas, likumsargi aicina tām netuvoties. Vakar no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 37 cilvēki, par to informēja valsts robežsardze. Valdība šodien atbalstīja vēl 1,43 miljonu eiro novirzīšanu, lai sektu izdevumus, kas radušies saistībā ar pastiprinātu Latvijas-Baltkrievijas robežas uzraudzību. Svinot valsts valodas dienu 12. oktobrī notiks 8. diktāts latgaliešu rakstu valodā. Tajā varēs pārbaudīt savas zināšanas un prasmes latgaliešu valodā. Diktāts skanēs Latvijas Radio 1 raidījumā Kolnesāta sestdienas vakarā 18:20. Video formātā to varēs redzēt sabiedrisko mediju portālā lsm.lv un latgaliešu kultūras ziņu portālā lakuga.lv. Diktātā aktieris, mūziķis un pasākumu vadītājs Kristaps Rasims lasīs
fragmentu no latgaliešu pasakas par Lapsu un Rubeni. Diktātu organizē Latgales multimediju studija, Latgaliešu kultūras kustība Volūda un portāls lakuga.lv. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.